Čau, ir 152. diena, un es jums šodien parādīšu pašu pēdējo pamācību, kādu es jums mācīšu. Pēdējo. Bet šī būs labā. Tā ļaus jums nopelnīt. Jums patiks. Šim trikam jums vajag 2 piecīšus, un jūs uzliekat piecīti uz otra piecīša, vai jebkādu naudas summu, vai ne? Un tad jūs darat šādi, un piecīti ir nokļuvis zem otra. Jūs izdarat šādi, viņš tomēr ir virsū. To darīt ir šādi, redzat, ir zem, un ar pamājienu atkal ir virsū. Tālūk, un tajā jūs izmantojat tikai 2 piecīšus. Vai arī citas naudas summas 10, 20, 50, 500, 1000. Šis ir vienkāršs, bet tiešām ļoti labs triks, un ir īpaši viņš labs priekš iedzērušiem cilvēkiem. Un kā nekā jūs citreiz dabūsiet to naudu paturēt, un prasiet viņiem naudu. Jūs varat paprasīt viņiem naudu, jūs paprasiet 2 piecīšus vai 10 un 5, vienalga, kas tas ir. Un tad skatieties, vienu piecīti jūs pārliekat šādi, un šit jums vajag tādu kā rievu. Redzat? Tas ir viss noslēpums. Šādi te, otru vienkārši pārlieciet uz pusēm, un uztaisiet tādu kā B-burtiņu. Un ko jūs darat? Jūs ievietojat šo šeit iekšā. Redzat? Vienkārši iekšā. Un tādējādi izstās šobrīd, kad nauda ir aiz piecīšu, vai ne? Un tagad, tagad izstās, kad ir uz. Aiz, uz, aiz, uz, aiz, uz. Nedariet to pārāk ilgi, tas sāks viņu nojaust, bet tad vienreiz teiksim. Jā, un nerādiet pārāk tā pašu, tad viņi redzēs, kad ir tā kā salocīta nauda. Tādēļ tikai minimāli tā, mazliet. Kā var redzēt, un atkal, kā var redzēt. Un tad aiz, uz, un viss. Un viņš šokā, jūs izņemt ārā piecīšus, jūs rādat, tur nav caurumu, varat apstīties, visi beigās laimīgi. Un jūs, ja jums nedod tos piecīšus, jūs ņemiet, iebāžat, skrienat prom. Jebkurā gadījumā jūs esat ieguvējs. Draudzene teica, ka Ziemassvētkos gribot kaut ko, kas ir mazs un sarkans, un līdz 100 uzraut 3 sekundēs. Tad nu es izdomāju un uzdāvināšu viņai svarus. Viņa priecāsies. Labi, čau. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jauno gadu. It kā mēs vairs netiktos.